Pulkstenī, kad apstājās laiks, jo viņš šajā brīdī dzīvo tā cilvēku dzīvi, kuru viņš mīl. Un arī mēs mīlot, esam sasaistīti ar saviem mīļajiem. To mēs varam tā sev atgādināt, paņemot savu roku priekšā, turot un pieliksim savus pirkstus pie īkšķa. Un, kad mēs esam pieskarušies pie īkšķa, tad mums būtu, cik viņš tas tuvākais pie mums, ir jāatcerās, ka tad mums jālūdz par saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Jo bieži tā, ka mēs jau gribam par sevi lūgt, bet jāsāk par citiem lūgt, par vistuvākajiem, par savu ģimeni un pārējiem tuvajiem, ko Dievs tev ir uzticējis. Tad ejam pie nākamā pirksta, kas ir rādītāja pirksts. Kad to mēs atveram, tad mēs esam aicināti lūgt par tiem cilvēkiem, kas mums dzīvē ir rādījuši ceļu. Tie ir mūsu garīgie vadītāji, mācītāji, citi garīgie tēvi un mātes, kas mums garīgo padomu snieguši, par svētdienas skolotājiem. Tā kā esam aicināti lūgt par garīgiem vadītājiem, garīgā ceļa rādītājiem. Savukārt visgarākais pirksts aicina mūs lūgt par tiem, kam ir uzticēta vara, par visaugstākajiem sabiedrībā, Dieva ieceltajiem, par prezidentu, par valdību, lūgt par viņiem. Lūdzot, mēs padarām savu sabiedrību un sevi labāku. Savukārt, nākamais pirksts ir tas vājākais pirksts. Un tur mēs esam aicināti viņus atverot, atcerēties tos, kas ir vāji, kuriem ir vajadzīga palīdzība, kas cieši, kuriem ir grūti. Mēs lūdzam par slimajiem, par vājiem. Jubileja šajā gadā 445 gadu draudzei. 7 no tiem tu esi arī vadījis un kalpojis. Bet ko tu varētu šodien draudzei novēlēt? Kas būtu tavs vēlējums evaņģēliskajai luteriskajai draudzei šodien mums? Jūs esat tālāk šajā kalpošanas stafetē. Nekas jau nav beidzies, turpinās. Garīgais mantojums ir, kas saka, jāvairo. Un kas ir baznīca, tā ir tava ikdiena. Novēl draudzē būt kristīgai ikdienā. Arī pa baznīcu saka, arī tava ģimene, tava baznīca, tava mājas, jā. Tie tuvie cilvēki un arī baznīca ir tie cilvēki. Un es biju priecīgs, ka es varēju iepazīties ar daudziem skaistiem, jaukiem cilvēkiem. Un viņu kas saka, klātnība tā un mīlestība man auga. Vai tu atceries savu pirmo dievkalpojumu šeit Tukumā, ko tu vadīji? Pirmo tieši tā neatceros, bet to sākumu es atceros. Un viņš bija tā pārēja ir no tā tumšā uz gaišo, jo tā baznīca likās tāda vēsa. Un ārā apkārt tās stūjas un tumša.
Un tad jau ar jauno padomi jau sāka šī vajadzība nozāģēt tojas, atsegt baznīcu, remontu taisīt. Un tagad bija klāt pie tās atjaunošanas vēstures. Jā. Un cilvēkos bija tas pacēlums, tas bija pacēlums jaušams. Tāda sava veida atmoda bija draudzē. Un tie tā skaisti brīži. Šajos 445 gados pēdējais gads ir bijis arī tāds ceļš kopā ar kristīgo grupiņu Bērndārzā Karlsons. Kristīgā grupiņa ar nosaukumu Gaismiņas. Un jūs esat tās, kurām bija uzticēts šo grupiņu šī pēdējā gada laikā vadīt, par bērniem rūpēties, viņus audzināt, viņus skolot. Ko tas priekš jums ir nozīmējis šis gads? Kāds tas ir bijis? Nu, man tas ir tāds pārbaudījuma gads, jo es sapratu, ka tas ir mans ceļš, un man ir dot tāda iespēja, un es negribēju to palaist garām. Kaut kas ne tikai, ka tu ej uz darbu, kā uz darbu, bet ka tas ir tāds darbs, ka tu gribētu darīt no sirds, un ka tu redzi, ka bērni ir tie, kuri tev visvairāk saprot, kuri tev arī pamāca. Un tieši arī šajā grupiņā es to tā izjūtu tieši to bērnu mīlestību, un ka viņi man arī daudz ko iemācīja, ka viņi man palīdz darboties. Divita, un varu teikt to, ka šis ir bijis ļoti radošs un pieredzes bagāts gads, un tas, kad caur šīm arī grupiņu, kad veidojās, tas nebija ļoti viegli, un caur grūtībām un arī savā ziņā cilvēciskām sāpēm mēs esam kļuvuši par gaismiņām. Jāsaka godīgi, ka mūsu grupiņa ir viena no saulainākajām un gaišākajām grupiņām. Un ir sajūta, ka ir tāds dieva pieskāriens, un kad eņģelīši arī lido pie lodziņiem. Kopš pagājušā gada mums ir arī šeit misijas projekts arī Bērndārzā Karlsons. Mums ir atvērta grupiņa Gaismiņas, bet mums ir arī Dievs rādījis ceļu tālāk, un tad radusies tā iespēja, ka tu vadi jau šobrīd jau nodarbības bērniem, tagad jau cik ilgu laiku jau papildus nodarbības. No pagājušā gada bija 15 bērnu sākta kā papildus nodarbības. Tad šogad man nāk jau 2 grupiņas. Viena nāk trešdienās vecākā grupiņa un piekdienās nāk jaunākā grupiņa, mazākie bērni. Tā kā kopā man ir uz 38 bērniem, kas papildus no citām grupiņām apmeklē kristīgo mācību. Kur tu smel to spēku? Kur tu smel to iedrošinājumu, jo tas nozīmē atkal un atkal celties, meklēt un doties tādā kā ceļā. Tas ir ceļā pie bērnu sirdīm. Jā, es varu tikai teikt to, ka tas viss ir nācis no tā kunga. Jo te, kad es to sāku, kā svētdienas skolas skolotāja, tad tas viss Dievs to arī vadīja, kad viss tā aizgāja. Un tad es Dievam teicu, ja tu mani esi te vedis, tā lai notiek pēc tava prāta, veido mani un dod man spēku, un tā kā es to visu spēju, un es domāju, slavu tam Dievam, ka tas ir viņa nopelns, un viņš to zina, ko mums vajadzēs. Es domāju, tas ir ne mans, bet tas ir daudz sapnis, ka mums vispār kaut kas tāds būtu kā bērndārs un kur vēl kristīgā grupiņa.
Un es domāju, ka tā nav vienīgā grupiņa šajā bērndārzā, kas ar laiku varbūt izveidosies. Es domāju, ka mūsu visu sapnis ir, kad blakus būtu arī skola kristīgā. Tieši tā, tas tālāk. Kā bija no Amerikas kristīga arī radi, un mēs bijām ciemos uz Talsu kristīgo skolu, un viņi iznāca ārā un teica, Inga, nekas nav neiespējams arī jums tukumā, tikai ņem un ej uz priekšu, un tas kungs vadīs, un viss lietas notiks. Dievs mums ir devis šo svētku dienu. Prieks ir par šo bērnu dievkalpojumu. Paldies par mūzikas skolas pienesumu šajā dievkalpojumā. Paldies arī Svētdienas skolai par īpašo dalību šajā dievkalpojumā. Un prieks ir par to, ka baznīca ir pilna ar ģimenēm, dievlūdzējiem, baznīcēniem, ka mēs visi varam tiešām pārdomāt visu to, kas mums, es domāju, katram savā ziņā ir ļoti svarīgs, dārgs un nozīmīgs, un tie ir mūsu bērni. Un parasti jau par bērniem saka, ka viņi ir mūsu nākotne, bet īstenībā bērni ir mūsu tagad. Par ienākšanu draudzē es nevaru nosaukt, kāds bija gads pasaulē tajā laikā, bet es zinu, ka man bija kaut kādi 12 gadi. Nu, ja man tagad ir, tas 34 varētu teikt, tad matemātiski cik sanāk 22. Tik daudz arī es esmu šajā draudzē. Droši vien par to ienākšanu, ja es kādam stāstītu visu, kā tas viss notika, tad teiktu, vai kādu nejaušību virkne, kas tev šeit atveda. Un var jau teikt, ka tā ir nejaušība, bet es kaut kā dzīvoju ar to pārliecību, ka tas bija Dieva ceļš, kur es vienkārši gāju, un šeit es esmu. Un nesen lasīju kādā biznesa žurnālā, kad cilvēkam esot jāstrādā vienā darbvietā 5 gadi. Un 5 gadi tā esot tāda robeža, kad vairs nav tāds lepnums, kad es esmu joprojām 6. gadu tā pašā darba vietā. Tad es tagad nezinu, vai man teikt, ka es esmu 20 un vairāk gadu šeit, vai man lepoties ar to vai kautrēties. Jo droši vien, ja kādi biznesa cilvēki to uzskatītu par jau tādu nepārāk lietu, ar ko lepoties, lai vai kā, bet es tiešām lepojos ar to, ka es joprojām esmu šeit. Kurš mācītājs jūs iesvētīja? Uztups, kristīja un iesvētīja. Sestdienā kristīja, svētdienā iesvētīja. Ticības svētkos. Cik ir pašai tajā brīdī bija gadi? 20. Jauna meitene? Jā. No 14 gadu vecuma es dziedāju Tukuma baznīcas skolu. Ko arī? To vadīja vecais līdzīgs dziedāšanas skolotājs, kas ilgus gadus ir ērģelnieks un kas vadīja. Jo kurs bija maziņš un neliels. Jūs dziedājat baznīcā vai arī ārpus baznīcas? Ārpusē es neesmu dziedājis nevienu brīdi. Māsas bērns es esmu izaudzinējusi baznīcā. Un pēc valdiņa to var redzēt. Valsts turpinātos tagad. Jā. Tā kā pēcnāca ir. Nekāds ļaunums tam nenotiks. Nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tev pasargāt visos tavos ceļos. Reiz kādos svētkos superintendants patiešām esot inkognito, paslapus ieradies baznīcā un nosēties zem kanceles. Mācītājs esot izgājis uz kanceles, nostājas pret draudzi un teicis: Draudzē, jūs visi esat veci ēzeļi. Draudzē, bija sašutumā un tie, kas gājas uzdzēties, jau berzē rokas. Redz kā, tūlīt jau dzirdēs. Redz kā jau sāk palaist mēri.
Viņš teica, jā, jūs nepārklausieties, jūs visi esat ēzeļi. Jo Dievs māca mums nest vienam otru nastas. Tātad mēs visi esam nastu ēzeļi. Un jo jūs esat vecāki ēzeļi. Bet, mīļā draugi, šodien starp jums, tā kā es nesu visu jūsu nastas. Es esmu vislielākais ēzelis starp jums, draudzē. Bet ir vēl viena lieta, mīļā draugi. Šodien ir ieradies kāds, kurš ir vislielākais un visvecākais ēzelis. Jā, superintendāta kungs, jūs esat vislielākais ēzelis mūsu vidū, jo jūs nesat visas mūsu nastas. Un tas esot patiesas stāsts. Novēlījums vienmēr ir par to, kad augt dziļumā un augt plašumā. Un tāda priekš manas atklāsme viena, ko es arī varētu tā kā atziņu padalīties priekš tukuma draudzes. Tā vide, kur mēs dzīvojam, tad rietumu vide parasti runā par to, ka ir kaut kas jāsaprot vienmēr. Mums tā luteriskā mācība arī runā par to, ka mums ir jāsaprot raksti un kad jāiet tajā atziņas dziļumā, kad mums ir kaut kas jāsatver un jāsaprot. Bet tā austrumu vide, kurā Dieva vārds ir tapis, runā par piedzīvošanu. Nevis to, ka tu saproti, bet ka tu piedzīvo. Un tā piedzīvošana jau ir iespējama tikai caur attiecībām ar brāļiem, māsām, ar cilvēkiem, kas ir mums blakus, ar Dievu, tieši caur lūkšanu, caur vārdu. Un tas ir tas dievkalpojums, tas, kas pulcē. Un es domāju, tā ir tāda nenovērtēta iespēja, ka tu vari kalpot draudzē, piedzīvot visu to, ko Dievs dod. Svētīgums, lai brīvas dziedēt var, svētīgums, lai augļus mierinātu, svētīgums, tev būtos augstāk mēs, rodus savu zemi redzēt brīvu, un svētī tur vietu. Mūsu mīļais, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem un neatrauj mums savu lielo pacietību. Lai pēc šīs nedēļas darba mēs atpūtu savā nogurušajā miesā un patiesu mieru savā dvēselē. Māci mums labu darīt katru dienu, būt noderīgiem citiem un izpalīdzēt ar prieku. Svētī mūs, lai mēs savu dzīves gājumu nobeigtu ticībā un tā dotos ceļā, kas nekad nebeidzas. Mīļais debes Tēvs, māc mums piedzīvot draudzes kopības pārdzīvojumu un kristīgo sadraudzību, kas savieno un iedvesmo no sirds. Piepildi mūs ar savu mīlestību, māc mums ticēt un cerēt, kungs, lai Tavs svētais kars piepildi mūsu sirds, kungs. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, dāvā mums žēlastību, lai mēs nebūtu tikai Tavu vārdu klausītāji, bet arī to darītāji, lai mēs Tavu evaņģēliju vēsti ne tikai mīlētu, bet arī to izdzīvotu, ne tikai apliecinātu ar vārdiem, bet to īstenotu no Tavas svētajiem vārdiem par godu. Mēs Tev pateicamies par visiem tiem priekšgājējiem un ticības paraugiem, kas mums savā laikā ir iedvesmojuši un devuši cerību. Pateicamies par cilvēkiem, kas dotu mūsu dzīves ceļā, caur tu, kuriem pats esi runājis uz mums. Pateicamies par draugu gadiem, mācītājiem, tukumu draudzēm. Pateicamies par visiem tiem Taviem kalpiem Tavā baznīcā, kas Tavu vārdu sējuši pirms mums kā uzticīgi ļaudži. Dievs, dod arī gudrību mums, lai mēs spētu nest Tavu vārdu tur, kur tas ir vairāk nepieciešams. Mēs Tevi lūdzām, Dievs, par visām Latvijas evaņģēliskajām luteriskajām draudzēm, draudžu padomēm, ļaudīm, kuriem esi dāvājis dažādas kalpošanas dāvanas.
Mēs tevi lūdzām par diakonijas darbiniekiem, svētdienas skolas un jauniešu kalpošanas vadītājiem un skolotājiem, baznīcas mūziķiem. Esi ar katru Kristus kalpotāju. Lūdzām par evaņģēlistiem, mācītājiem, prāvestiem un bīskapiem. Mēs aizlūdzam par ticības brāļiem un māsām ārpus Latvijas. Mēs tevi lūdzam par mūsu tautu un zemi, Kungs. Es ar visiem laicīgu darbu darītājiem. Es ar mūsu ģimenēm un līdzcilvēkiem, lai tavs labais darbs, kas iesācies pie mums, varētu turpināties arī viņos caur mums. Es ar visiem tiem, kas cieš, kas ir slimībā, kas ir vientuļi un izmisuši, un par tiem, kas ir nāves priekšā. Lūdzam tevi arī par visām tām lietām, kuras nespējam izteikt skaļiem vārdiem, bet kas paliek komplicēts mūsu dvēseles dziļumos. Man ir no agrākajiem laikiem palicies atmiņā. Es jau patiesībā atnācu tad, kad mācītājs Saulīte bija, un mācītājs Saulīte mani paņēma par savu lietvedi, un es ar viņu ļoti tuvu biju kopā, un es varu pateikt, ka viņš patiešām bija cilvēks, vārda pilnā nozīmē mācītājs, kas ļoti, ļoti izjusti un to Dievu vārdu sludināja saprotami, un mēs patiešām ļoti mīlējām mācītāju Saulīti. Viss iet uz priekšu, un no mācītāja Saulīša man palicies atmiņā. Viņš arī tagad nesen bija pie mums, viņš atgādināja to, ka Dievs ir no mums lūgšanas attālumā. No mācītāja atmiņā man ir palicies tas, ka viņš teica, ka lūdzam Dievu, tad skatāmies uz 5 pirkstiem un pēc kārtas lūdzam. Un patiesībā tā ir ļoti pareizi, jo mēs esam pieraduši lūgt par savām vajadzībām, par savu bērnu vajadzībām, bet mums jau jālūdz gan par mūsu zemi, gan par mūsu baznīcu un draudzi, par saviem mācītājiem, lai Dievs viņam dod spēku, un lai viņi mums pienes to Dievu vārdu tā, kā mēs saprotam, un ar to man ir dzīvē veicies. No mācītāja Zeiferta man ir palicies ļoti daudz, un man ļoti patīk viņa dievkalpojuma, un es no katra dievkalpojuma nesu kaut ko mājās. Un tad es arī mājā gan saviem radiniekiem saku, gan es pati to visu pārdomāju. Un man patīk, ka mūsu draudzē mācītājs sludina ļoti saprotamā valodā. Un es tā domāju, ka ļoti pareizi mums viņš arī tos Bībeles rakstus izskaidro tā, ka mēs varam visu saprast. Un pats pēdējais, kas man ir palicies no mācītāja Zeiferta atmiņā, kad viņš stāstīja tādu leģendu par piedošanas svējiem. Tas man ļoti, ļoti daudz pašai palīdzēja, un tas arī es izstāstīju saviem bērniem, un maniem bērniem ļoti daudz palīdzēja. Paldies viņam par to leģendu, paldies par to, ka viņš mums ir, ka viņš ir baznīcu nostādījis uz kājām, mūsu baznīca plaukst un zeļ, mums ir jaunatne, mums dievkalpojumā bērnu balsis dzirdamas. Sirsnīgi sveicinu šajā lielajā jubilejā, kur jūs jau tādu ilgāku laiku svinat, un es priecājos, ka šajā svētdienā var būt arī kopā jums šajā Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes 445. jubilejā. Mēs šodien par to arī priecājamies un pateicamies Dievam par to lielo žēlastību, par to, ka Kristus draudze ir varējusi šeit, Tukumā būt tik ilgu laiku. Mēs dažkārt tā domājam, ka mēs cilvēki esam tie, kas draudzes dibina, kas tās uztur ar savām aktivitātēm, ar savu gribu. Tā dažkārt rodas tāds priekšstats, ka baznīca, ka draudze ir kaut kas, tā viena no sabiedriskām organizācijām. Bet ja mēs tā palūkojamies dziļāk un ja aplūkojam draudzi, aplūkojam baznīcu svēto rakstu gaismā, tad mēs saskatām
un atveram to patiesību, ka Kristus draudze tā nav cilvēku radīta. Tā gan ir Dieva dāvana. Tā ir Dieva dāvana cilvēkiem, lai glābtu cilvēkus no mūžīgās pazušanas. Mēs cilvēki nespējam draudzes ne dibināt, ne radīt, ne arī uzturēt tās savā spēkā, jo draudzes tiek nevis dibinātas, bet dēstītas ar Dieva vārdu sēklu. Un tās arī tiek uzturētas Dieva vārdu spēkā. Kā es varu piepildīt Kristus pavēli? Kā mana draudze var pildīt to misiju, kurai tā ir sūtīta? Tad Dievs arī dod. Dievs dod gan gudrību, gan iespēju, gan arī palīdzību to piepildīt. Un ja arī tā būtu, ka draudzē neviens cits neatsauktos šai lielajai misijas pavēlei, un es būtu vienīgais, kas to darītu, arī es pats draudzes loceklis varu to darīt un sāk darīt. Jo patiesībā Kristus misijas pavēle īsteno galvenokārt ne jau tie lielie misijas projekti, ne jau kādi lielie misijas pasākumi un kādi tālie braucieni, bet gan katrs atsevišķs draudzes loceklis savā vidē, savā vietā, kur Dievs viņu ir nolicis. Un tāpēc misijas pavēles pildīšanas pirmais un galvenais uzdevums ir katram atsevišķam kristietim būt par Kristus gaismas nesējiem savā apkārtnē. Mēs aizējām visu uz baznīcu. Toreiz tāds skuķis bija tāds eldīgs, man nebija bail ne no ko, ne. Un es vai ne, mēs nākam no baznīcas ārā, ir patorgs vai ne, un šitais no pirmais partijas sekretārs vai ne, stāv pie baznīcas vārtiem. Man dziesmu grāmata padusa, es skuķiem, es ar paskatu redz, ka mūs tur sagaida. Un galvenais jau tas viņam bija tas tā, ka es saku, vai, kur labi, es saku, ka jūs mūs sagaida, es saku, ka mēs nesam, un jūs sitiņam vajām asen, vai ne. Tas pirmdienas rītā aiziet jau priekšniekam jau piezvanīts, ka nevar strādāt, kad jāatlaiž ir, un viņam jau bija sarunāts, vai ne, šitie no tie komjaunieši kā tur, vai ne, ka no tur vietā jāliek ir. Izsauc mani uz talsiem, uz partijas sekretāru. Nu nekas, un galvenais man bija vienīgais labums tas, ka es mācījos partijas vēsturi. Un partija vēsturē tiešām bija tāds pants, ka ticība brīvību aizliegt nevar, atļauts tikai var tā kā iespaidos, ka es vēl labi neatmēju to pantu, un es to zinu to atzīmē, un es ielieku iekšā un paņēmu savu partijas grāmatu līdzi, un mailu man nebija, es braucu. Man vēl tagad, ka es jums stāstu, man stāv acī, tāpat tā, ka jūs tās tagad sēžu. Partīnieki, jā? Jā, uz talsiem. Šita bija tāds galds, vai ne, ar sarkanu drēbu apklāts, un divas sēde, partijas bija tāds presunāp divu. Es iet iekšā, vai ne, man grāmata padusa, es ieju iekšā, saku labdien, šie no tā paņem, labdien. Es uzreiz viņiem saku, es tagad esmu ieradusies, es saku, nu ko jūs no manim vēlēties? Es saku, no vienas puses, es jums neko pateikt nevaru, es saku, es nevienu nositus neesmu, es saku, apzāgus es nevienu neesmu, neko es tādu neesmu pretī izdarījis. Es saku, nu es nesaprotu, kādā ziņā jūs mani šeit ir uzaicinājis. Nu lūdzu, nu sakiet. Ko es esmu tā izdarījis? Es saku, es neapzinos neko, ko es būtu izdarījis. Viņi uzreiz teica tā, jūs esat pārkāpuši likumu. Es saku, kādu likumu? Jūs neatcerat, kur jūs bijāt? Es saku, ziniet ko? Es saku, tur, kur es biju, es saku, tur tikai mācu uz labi, es saku, tur uz slikts nevienu nemācu, es saku, tur mācu, es saku, kā ir jāmīl, es saku, pasauli un cilvēku.
Viņi uzreiz teica, nu tā nevajag izrunāt. Es saku, nu kā? Es saku, nu jūs man prasies, kā jūs prasies, tā es jums atbildu. Es saku, un lūdzu, ja jūs neticiet, lūdzu, melns uz baltu, un es paņemu grāmatu, atklāju viņam šitā priekšā. Viņš tā kā palūra, uzreiz tā kā dusmu to grāmatu aizstājas ciet. Es saku, nu redziet, es saku, melns uz baltu, es saku, nu ko jūs vēl gribiet? Viņš te ejiet un vairāk negrēkojiet. Es saku, paldies, es nekad neesmu grēkojis, es saku, un vairāk arī negrēkot. Un tā es atnācu, un tā es nostrādēju visus savus gadus. Un lik man mieru. Es tev pasaku uz Dievu, un visu savu grēku piedošanu. Kristus miesa. Kristus miesa un asins, ko es saņēmu, lai jūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Amen. Ejiet no tā kunga mīl. Lai Dievs tas kungs svētī jūs un pasargā jūs. Lai Dievs tas kungs apgaismo savu svēto vaigu pār jums un žēlīs. Lai Dievs tas kungs paceļ savu svēto vaigu pār jums un dod